Cilvēks pēc savas būtības ir patiesībā ļoti slinka būtne. Mēs meklējam visādus attaisnojumus, kāpēc nedarīt. Ģimene, bērni, darbs, nogurums, veselības problēmas. Bet kāpēc tas viss rodās? Sākt ar vienkāršām lietām, tāpēc, ka mēs bieži vien pārspīlējam, lai vajadzīgs abonements trenažieru zālē, vajadzīgs speciālas botas, tas, vai pirmo nedēļu apņemamies skrienam, pārgurstam, zūd motivācija. Motivācija, jā, viņa ātri zūd. Pats svarīgākais ir iemācīties sevi disciplinēt. Un pašdisciplīna, tas ir rādītājs, cik ļoti mēs mīlam sevi, jo sākot ar sevi uzlabosies gan attiecības, gan darba spējas, gan veselība, prieks, labsajūta. Mēs patiesībā iemācāmies mīlēt sevi. Pašdisciplīna, tas ir, cik ļoti mēs mīlam sevi. Sākt ar pavisam vienkāršām lietiņām. Siltūdens glāzi no rīta. Izmasēt plaukstiņas, pēdiņas. Vai elementāru kontrastu dušu. Apņemties pastaigu 30 minūtes dienā, kas izveidina galvu. Vai 3 elementārus limfas vingrinājumus veikt. Un tā solīt pa solītim, bet man gribās vēl to, vēl šito uztaisīšu. Un beigās skatās, bet formas arī paliek labākas. Un pašsajūta un enerģija kāda dienai, tās ir pavisam citas sajūtas. Mums katram ir dotas šīs iespējas to visu realizēt. Un tiešām vienkāršām lietām ir jāsāk. Es zinu, tu to vari.